Labrīt, draugi! Sveiciens pie Salacas! Šodien atkal esmu atbraucis uz Salacu uz D zonu. Pagājušo reizi, kad noķēru to lašu māmu, palika ļoti labas atmiņas par zonu, un, kad gāju pirkt licences, bija jau izpārdotas. Pēc tam vakarā domāju, iešu vēlreiz pārbaudīt, un bija pieejamas vēl 2 licences. Tāpēc tieši abas 2 nopirkām pēdējās. Tāpēc esmu kopā ar Arti atkal, un esam atbraukuši pēc lielajām lašu māmām. Iznāk šogad mēs izpirkām D zonu. Pēdējās licences nopirkām pieejamās uz D zonu. Ūdens, izskatās ļoti labi. Paskat, reku tāds diezgan mierīgs, un esam tajā pašā vietā, kur es pagājušo reizi tieši noķēru to māmu. Diena ir gara. Šobrīd pulkstens kaut kur ap 7, kaut kas tā, 3 stundas ceļā, un varam sākt beidzot copēt. Aiziet! Sākšu ar to pašu mānekli, arī ar ko pagājušo reizi noķēru. Ar Westin Great Heron 22 grami. Šodien man principā viņš būs tāds top māneklis. Es atkal, kā parasti, salasīju kastīti ar mānekļiem līdzi. Ko? Pirmais metiens. Parasti pirmā metienā cilvēki negrib, lai pieķerās. Es neiebilstu. Ārā neliels vējiņš. Šodien solīja kaut kādus 7-8 metrus sekundē. Brāzmās līdz 11. Bet laiks ļoti labs. Saulains un diena praktiski bez mākoņiem. Šobrīd no rīta gan vēl kaut kas ir, bet pēc tam, cik sapratu, mākoņi izklīdīs un jābūt visam ļoti labi. Tāpat arī ūdens līmenis. Šobrīd vēl nokritis pa aptuveni 5 centimetri kopš pagājušās reizes. Un ir 70 centimetri virs 0 atzīmes Lagastes stacijā, kas te patās ir upi nedaudz uz leju. Ļoti daudzsološi apstākļi. Ūdens temperatūra tā turās ap 2 grādiem šobrīd, nedaudz virs 2 pakāpusies. Vēl joprojām noteikti zivtiņa nebūs straujajās vietās, jāmeklē kaut kur mierīgākās, tāpēc arī esam šeit. Šoreiz video būs ļoti neierasts. Intereses pēc nolēmu uztaisīt video, cik tad izmaksā viena lašu cope, viens izbrauciens uz Salacu. Tur ieskaitīsim iekšā pilnīgi visus izdevumus, kas man radīsies šī izbrauciena laikā. Uztaisīsim atsevišķu kopsavilkumu beigās, un tad redzēsim, cik man izmaksā šis brauciens. Pašam ir ļoti liela interese, cik ta beigās būs damage maciņam no viena šāda brauciena, jo šogad es uz Salacu esmu ieplānojis braukt 10 reizes. 5 esmu bijis, šī man 6. un vēl 4 priekšā. Vai pietiks finanses tam visam? Ja kāds ir pieslēdzies lašu taimiņu copē pirmo reizi, tad noteikti šis video arī noderēs jums, lai saprastu, vai esiet gatavi kaut kam tādam vai neesiet. Pastāstīšu arī par savu ekipējumu, cik kas maksā, un uzreiz varu pateikt, es lietoju budžeta variantu, tā kā neesmu aizgājis galējībās. Ārtim jau pirmais zaceps. Šodien arī mēģināšu piefiksēt mānekļus, kādus noraušu, kādā vērtībā. Ārtim paveicās. Lai būtu arī tā informācija. Kaut gan pagājušās reizes ir veicies diezgan ok. Kaut kur arī aizķērās. Šajā vietā tagad 22 gramīgais Westins baigi labi šancē.
bet ik vēl laikam aizķeras aiz akmeņiem. Nodomāju, ka šūpiņa vietā uzliku šo wobleri kādu, kas iespējams noslīdēs pa virsu tiem akmeņiem. Lai arī uz wobleriem neesmu nekad neko noķēris, tomēr ir sakrājusies krietna kolekcija. Tā, šeit man bija dziļie, otrā pusē ir kaut kas seklāks. Ļoti daudzi Salacā slavē šo oranžo hamsinu. Mēģināsim. Pirmie izdevumi, ko sākšu uzskaitīt, tā būs degviela. Šis nebūs viens no tiem lētākajiem braucieniem, tāpēc, ka mana pasāta vietā izvēlējāmies braukt ar Jomba Bembi. Jā, to degvielas kapsētu nolāpīto 8-9 litri uz 100. Attiecīgi, ja mēs braucam uz vienu galu ap 190 km no Jelgavas, tad mums iznāk degvielā aptuveni 42 eiro. Paveicās, ka šodien degviela bija salīdzinoši lēta. 42 eiro tas ir uz abiem. Ja mēs braucam mašīnā divatā, tad izdalot uz vienu cilvēku iznāk 21 eiro. Protams, šeit ir ļoti nozīmīgs attālums. Mūsu gadījumā mēs esam no Jelgavas puses, tāda Latvijas vidiene. Iespējams, jūs Salacu brauksiet no kāda tuvāka reģiona, iespējams arī no tālāka. Tāpēc šis vidējais rādītājs tāds ļoti forši. Zivs ir, draugi. Opiņā. Tā, bremzīte. Arti! Uzfilmēsi! Ui, labais. Un laikam akal mamma. Vismaz smuki tā tirina rausta. Tikko nomainīju atkal šūpiņu uzliku atpakaļ. Un tādu, uz kuru iepriekš nekad sopes nebija bijušas. Kaut kā baigi ātri nāk. Nu, kas tur ir? Tā. Hop, 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 hop. Lāsis, bet neliels. Ui. Ho, 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 ho. Nu, tiksim. Ui, labais, draugi, ir. Rekui, draudziņš. Forši. Un paņēma reku šādu vestinu, sarkanīgu ar melnu. Es vēl šodien Artim teicu, ka man viņam ticība nav uzlikuma pirmajā metienā. Bet rēsnis, forši tāds. Ai, askat kāds. Mamutiņš. Deviņdesmit četri. Nu, māmuļi. Paldies par cīņu, tik ātri forši pieteicies. Agrs rīts vēl, apskalos tevi. Nu, gatava? Dodies. Krastā izmetās. Māmuļi, sajauci virzienus. Tu viņu nošakstīs. Reku tur. Paldies, draudzene. Pulkstens tagad ir 8:20 minūtes, jūs pieteicās kaut kādos 8:10. Un labākais tas, ka ir tik pats rīts un 94. muteri jau ieskaldījām.
Kaut tik tā turpinātos. Redz, ko parasti pēc laša izvilkšanas vajag pārbaudīt arī fluorkarbonu. Noteikti nevarēs redzēt, bet šeit man viņš ir viss tāds noberzies. Kaut kādā brīdī zivī cīnoties, viņš ticis laikam mutē. Vai vienkārši kaut kur nostrīķējies gar kaut ko. Tāpēc tagad pārsiesim fļuriku. Reku ir šāds krāsojums. Nekad man viņam ticība nebija. Un aizmugurē šis akcentiņš uz āķa. Tāds celtenīgs. Nākamā lieta, kam izgāja līdzekļi, tās ir copes licences. Lai makšķerētu salacā lašus taimiņus, ir nepieciešama speciāla licence, ko var iegādāties Mana Cope aplikācijā. Aplikācijā tātad šeit ieejot uzspiežam uz copes licencēm, 8. lapā ir salaca. Un salacā licence šobrīd maksā 25 eiro uz D zonu. Un šogad, kā es minēju, jau licences ir izpārdotas, tāpēc šeit vairāk nav iespējams nopirkt, bet mūsu izdevumos varam ieskaitīt 25 eiro par licenci. Paskat, kāds man skaists vestins. Pārkrāsots. Pēc tam es pastāstīšu jums, kas man viņus krāsoja. Parādīšu, kādus pārkrāsojis. Bet, kur vēl tādu vestinu esat redzējuši? Koks. Labais! Pasties ar dēlēm visa. Viss dēlēs, viss apakš. Bet iznāk viņas lēkā, lai atbrīvotos no dēlēm. Varbūt reku savu. Iedos savu telefonu, es pafilmēšu. Esmu atnācis uz dziļāku vietu. Pamēģināsim uzlikt kaut ko ar dziļāku iegrimi. Redz, ko. Paskat, kāds smuks luksafors pārkrāsots. Orģināli laikam tas bija Tiemko Sumari dziļais. Tagad šāds skaistulis. Kāda konča. Kamēr tagad copes nav kādu laiku, gribēju ar jums padalīties informācijā par vienu fantastisku džeku, mānekļu krāsotāju Vladimiru Žilinski. Viņš man arī pārkrāsoja manus woblerus. Parādīšu tulītās dažus no viņa mākslas darbiem, ko viņš man te ir sakrāsojis. Pirms tam oriģinālās krāsas man vairākiem wobleriem īsti nepatika. Bija pat tumšu, tāpēc palūdzu, vai nevar pārkrāsot, uztaisīt kaut ko tādu garšīgāku. Un beigās, piekrita. Aizsūtīja viņam woblerus un atsūtīja man atpakaļ savus šedevrus. Paskatieties, kas pa končiņām. Fantastika. Šie ir tikai 4 woblerīši. Reku, šis ir pontoniņš, tāds balts ar oranžu astīti. Redz, ko šis timons grimstošais. Te ir apakšējais čerībalāts, augšējais ir sugar minnows, laikam bija. Tie ir tikai wobleri. Un ir arī, protams, šūpiņi, ko viņš man pārkrāsoja. Es jau iepriekš rādīju vienu, bet ir vēl citas krāsiņas. Atcerieties, man iepriekš bija tāds Westin Bloody Metal, ļoti labi strādāja, pēc tam viņu noņēma no ražošanas. Tagad Vladimirs man nokrāsoja pašam savu. Tāpat arī, ko iepriekš jau mētāju.
tāda končiņa. Šāda zaļganīgā. Nu, perfekti. Ja arī jūs gribat nokrāsot savus mānekļus, uzrakstiet Facebookā, atrodiet Vladimirs Žilinskis, atstāšu ar aprakstā noteikti viņa profilu. Viņš gan teica, ka viņam pasūtījumi ir ļoti daudz šobrīd, bet kaut ko varbūt varēs nokrāsot kaut kad brīvā brīdī. Tāpat arī viņš lūdza ievietot informāciju. Viņš rīko ļoti foršu pasākumu. Redz, ka viņš pastāstīs pats vairāk. Sveiks, Topmani! Aicinu tevi un tavu ģimeni uz Fishing Bazāru pasākumu, kas notiks 19. aprīlī, sestdien, no 11. līdz 5. Tallinas ielas kvartālā. Pasākumā varēs iegādāties lietotus makšķerēšanas rīkus, noklausīties interesantus seminārus par aktuālām makšķerēšanas lietām un kopā ar mums ziedot bērniem. Tātad navigācijā esam ievadījuši Tallinas 10, esam Tallinas kvartālā, pavirieties visapkārt, te ko darīt ir visiem pilnīgi. Ezīts miglā, kafēnīcas, bāriņi, vēl kaut kas, bet pats galvenais 19. aprīlī mums notiks Fishing Bazāra 3. jau, kas notiks šajās lieliskajās telpās angārs pašā Tallinas kvartālā. Stāvvietas mums ir tajā pusē, stāvvietas mums ir aiz muguras, stāvvietas mums ir pa turien, mums ir 3 ieejas, mēs esam pašā centrā, mēs esam vislabākie. Nu, pasākums bomba taču, vai ne? Varēs forši iepirkt mānekļus, lētus, apmainīties saviem mānekļiem, ziedot bērniem un plus vēl iegūt jaunas zināšanas. Ejiet, apstieties pasākumu informāciju, es gan tur pats nebūšu. Man tajā dienā būs biļete pie šīs fantastiskās upes. Jā, man arī 19. aprīlī ir šīs sezonas noslēguma biļete Salacā uz A-zonu, bet jūs laipni aicināti uz pasākumu. Protams, lai brauktu uz upi, būs nepieciešams arī spinningošanas ekipējums, spinnings un spole. Spinningu es ieteiktu izvēlēties ap 3 metri, 2,90 būtu ideāls garums un spoli 4000 izmēra. Gana jaudīgi, lai var izvilkt to lašu māmu. Manā gadījumā spinnings ir Lucky John Nira Salmon 35, budžeta variants. Salmo mājaslapā 105,95 €. Nu, tas ir tiešām budžeta variants, jo normāli tādi lašu spinningi maksā ap 200–300 €. Citi, protams, dārgāk, kas ir top klases, bet es esmu ļoti apmierināts ar šo budžeta variantu. Spole savukārt man ir Salmo Spinetics 8, arī budžeta variants 60 €. Spole ideāli tur lašu mammas, bet ja grib ieslīgt tādās īstās lašu spolēs, tad tur 300–400 €. Tad šobrīd iznāk komplektiņš man izmaksā 170 €, un tas nebūtu nav daudz. Un man jums ir lieliskas ziņas tieši šobrīd, kad montēju video, Salmo ir uztaisījuši visai lašu taimiņu tēmai 15% atlaidi. Tātad kātam, spolei, fluorkarbonam, auklam, mānekļiem, somām, visam redz, kas redzams attēlos 15% atlaidi, tā kā nenokavē. Un ja vēl neesi saņēmies iegādāties lašiem ekipējumu, tad šis noteikti būs īstais brīdis. Izskatās, ka pirmo māneklīti atstāsim upē. Jā, tur aiz akmens smūkjās maizstādījis. Jā, ir nost. Tas, uz kuru šodien noķērām lasi. Bet izdevumus pa mānekļiem norautajiem beigās es apkopošu video. Jo gan jau būs vēl kāds, lai kā negribētos. Bet parasti ir. Četras stundas pavadījuši šajā vietā. Tagad nospriedām ar Arti. Laidīsim tālāk. Meklēsim vēl kādu vietu un pēc tam šajā vēl atgriezīsimies. Tagad sāk smuki ar sauli spīdēt. Oi, kad dod kamerā iekšā. Tā kā iespējams, ka ziltiņa šodien aktivizēsies vēl dienai uzsilstot. Bet to pēc tam redzēsim.
Aiziet, laižam uz jaunu vietu un noteikti arī papusdienot. Pusdienām šodien līdz biju paņēmis dasmaizītes. Tās man ļoti daudz neizmaksāja, kopā var rēķināt kaut kur ap 2 eiro maksimums sviests, desa un maize. Un biju nopircis padzerties. Padzēriens parasts ūdens, 1,50 eiro. Tāpat arī neiztiku bez brokastīm. Jā, brokastīs nedaudz nogrēkoju, paņēmu dubulto hotdogu. Pēc manas miesas būs spriežot, hotdogus nevajadzētu ēst, vajadzētu kādu kaloriju zaudēt. Bet man nepatīk zaudēt. Tāpēc, jā, hotdogs man izmaksāja 4,50 eiro. Tad var rēķināt, ka es iztērēju pusdienām brokastīm apmēram šādu summu. Atbraucām uz šādu vietu, bet kaut kā neuzrunā pagaidām. No tās puses izteigājām jau kaut kādas minūtes 20. Apakšā ir akmeņi, bet nav nekas tāds baigi interesants, saistošs. Zivis te ir, noteikti ir tāda forša vieta, bet nav kam piedurt aci. Pašām nav ticība. Redzēs. Aizies parunāt ar Arti, ko darīs tālāk. Jo, principā, šis posms ir starp divām tādām straujākām vietām. Un zivī vajadzētu sēdēt. Pagaidām klusē. Nav gan arī baigi te nopēdots. Nedaudz stāvums. Krāvja neliela. Nu, aiziet bobslīst. Dāj skeletonā. Aha. Ar ieskrietā. Varētu. Pāris grādus un varētu. Izmētājām šeit krustām šķērsām. Nogājām ar diezgan labu gabalu. Un ne copes, ne pieskāriena. Tagad laidīs atpakaļ uz to vietu, kur sākām, un doma ir tur dienu var noslēgt. Tur vismaz bija kontakti, tur bija zivis, kas lec ārā no ūdens. Tur visam ir jānotiek, visam jābūt kārtībā. Vismaz mānekli nevienu te nenorāva. Aiziet, laižam. Baigais koks iegūlies upē. Un aiz viņa veidojas tik forša atstraume. Bet nevar normāli tik klāt. Un apakšā dziļums te arī stās diezgan labs. Nokrist negribētos. Tagad diena pārvērtusies tik forša. Mašīnā rādīja pat 9 grādus plusā. Kaut kādi 7 varētu būt. Gaisā. Mašīnā tur noteikti bišķi vairāk rāda. Bet saulīte spīd. Vējiņš. Dzestars tāds. Forši. Vējiņš dzesē. Saule silda. Bet zivdiņa tagad, jā, muti aizvērus ciet. Kaut kā. Bija doma, ka būs savādāk. Bet varbūt vēl uz vakaru izšaus. Jo dienā iesilstot viņai jākļūst aktīvākai.
kaut kur iestādīju. Jāiet apkārt. Nevajag tur to mānekli raustīt bezjēgā. Tikai viņu pavilksiet dziļāk zem akmens. Traumēsiet gan fluorkarbonu, gan auklu. Labāk apiet reku akmenim no otras puses un paraustīt. Reku, ir vaļā. Forši, māneklis atgūts. Jep, šādi mēs atvedamies no mānekļiem. Viso, nost. Tā lašu cope mūs sāk izmaksāt arvien vairāk un vairāk. Parasti, ka es pārsienos, es no apakšas kaut kādu gabalu nogriežu nost, jo tomēr viņš tur gar akmeņiem strīķējies tajā brīdī, ka es mēģinu atsist mānekli vaļā. Tāpēc drošāk, nogriežam nost. Un tad var siet forši virsū jaunu fluorkarbonu. Fluorkarbonu jau sezonas izmantoju Siguar 0,37. Tad, kad bija ledus malas, liku biezāku, kaut kādu 0,41 vai 0,43 kaut ko tādu. Bet tā brīvi 0,37 visu sezonu. Tagad tāds laiciņš iestājies, ka gribās vienkārši apsēsties, atlaisties uz šī paša celma un pagulēt. Bet jāatcerās to, ka jo mēs izdarīsim vairāk metienus, jo ilgāk māneklis būs ūdenī, jo lielāk iespēja kaut kas beigās tomēr pieteiksies. Un cerams, ka rītīga mamma, lašu mamma. Fluorkarbonam garumu lieku līdz metram, parasti ap kaut kādiem 80 centimetriem. Un galā ļoti izturīgas karabīnes. Ar karabīnēm joki mazi. Labāk ir iztērēt vairāk un uzlikt tiešām labu karabīni, nevis kaut kādas lētās un ka pie zivīm atlokas vaļā. Tomēr, ja varam samaksāt pa licenci 25 eiro, tā karabīnēm gan nevajag skopoties. Nesmu vēl nekad noķēris to zivtiņu uz wobleriem, bet kas man šeit ir wobleri? 2 pilni nodalījumi. Nu ko, šodien to mainīsim. Iesim mēģināt. Ko lai uzliek? Kas mūs izšaus? Silver Shiners, Lucky Johna. Aiziet. Ejam izbeigt to wobleru lāstu. Šajā video biju solījis ka izlozēsim, kurš būs laimīgais un laimēs šos 5 mānekļus. Atsevišķu video kadru netaisīšu, bet redz, ko ielikšu laimīgo. Ja esi laimīgais, apsveicu un lūdzu sazinies ar maniem privāti, lai var tev nosūtīt mānekļus. Jā, un tad tie norautie mānekļi, kuriem tā negribējās pieskārties, negribējās viņus iekļaut šajā epizodē. Bet par mānekļiem es varu teikt tā, ka beigās bija tomēr diezgan ok. Noraut tikai 2 vestiņu šūpiņus. Viņi izmaksā 7,20 eiro viens šūpiņš. Tad, šīs dienas damage šajā sektorā ir 14,40 eiro. Protams, atceramies to, ka mums vajadzēs arī braucot copēt vairākus mānekļus. Un pirmās reizes, kad es braucu, man kastītē nekas daudz nebija, bet es sapratu, ka vienai copas reizē vajag aptuveni kaut kādus 5 līdz 10 šūpiņus. Man parasti iznāk noraut kaut kur ap 2, 3, citas reizes nevienu, lielākais bijis 5. Bet
es pat teiktu, vidējais ir man zem 2,5 māneklis vienā copas reizē norauts. Tālūk, draugi, pulkstens pāri 5. Šodien tā arī noslēgsim copīti. No rīta, super māma, 94 centimetri. Otrā reize no vietas jau, ka izvelku lašu māmu. Bet atlikusī diena bez nevienas copes. Tā laša cope ir tomēr beigās diezgan dārga, vai ne? Bet, katram noteikti spriest pēc sevīm. Labi, teikšu jums šodien paldies, ka skatījāties. Kurš nav abonējis, abonējiet kanālu, uzspiediet īkšķi, obligāti. Un tad jau tiksimies nākošajā video. Visticamāk, Vimbās. Aizskriešu vēl pa vidam uz Vimbām līdz tai C zonai. Labi, čau, draugi! Tiekamies!